Juri, iestādīta jaunaudze. Ko darīt tālāk? Pats pirmais, ar ko nāksies saskarties, būs jāveic kopšana. Jaunie kociņi, ja viņi ieaugs zālē vai atvesēs, tās viņus nomāks, un tāpēc šādu iestādītu mežu visticamāk vajadzēs kopt. Otrais, ap kam jāpievērš uzmanība, diezgan lielā mērā šādus jaunus, tikko iestādītas kociņus ļoti labprāt mīl apēst stirnas un brieži. Lai tas nenotikt, ir jāveic rudenī apstrāde ar kādu no tādiem līdzekļiem, kas šo novērš. Manā gadījumā es esmu lietojis austriešu preparātu Triko, apsmērējot pašu galotnīti, šos te pumpurus, kur var drusciņi redzēt, ka tas baltums vēl ir saglabājies, un šāda rudenī apstrāde viņa ļauj cerēt, kad kociņš saglabās to pašu galveno, to centrālo pumpuru un varēs augt. Ja jums interesē meža īpašuma pārdošana, cirsmu pārdošana, meža apsaimniekošana, ir iespēja saņemt piedāvājumu no uzņēmuma Dižozols.